Tā tīri, piemēram, paņemsim Olainas novadu un paskatīsimies uz to sarakstu. Nu, tad dodamies uz kaut kādu pavisam nejauši izvēlētu Latviju pirmajā vietā. Mēs redzam visus kandidātus, bet otrā lapiņa mums interesēs visvairāk. Tā ir programma. Un šeit tad mēs redzēsim visu, ko šī partija piedāvā, bet, tikai piedāvā, viņi nesolās izpildīt. Vai arī solās, bet neizpildīs. Bet, varbūt ir vērts izlasīt šo visu, tāpēc, ka tas vismaz tev pateiks, kādā virzienā viņi dodas. Varbūt viņi biedē ar to, ka geji nāk, un viņi padarīs tevi par geju, jo viņi ir tik smukiņi, ka tu nevarēsi atteikt. Vai arī viņi vairāk uztraucās par sociālām lietām, par nabadzīgiem, vai arī par biznesu. Kas kuram ir svarīgāks, kas tev ir svarīgāks, varbūt tu sapratīsi no tā. Un tad paskatoties uz viņu programmu, un salīdzinot ar statistikas lapu, tu varbūt varēsi saprast, vai viņiem ir kompetence izpildīt savus solījumus. Kā piemēram šajā lapā rakstīts, Olainas novads ir mūsu mājas. Tad mēs aizējam uz statistiku, deklarētā dzīves vieta, vienam ir Rīga. Tā kā vismaz vienam Olaina nav mājas, un viņi jau melo.